robots pie maniem strādā tieši 1 nedēļu. Un es par šo nedēļu esmu paspējis izdarīt daudz citus darbus, kurus es pirms tam nespēju izdarīt. Tas ir līdzīgi kā ar mājas ierīcēm, kā, piemēram, veļas mašīnu. Ja, kad nav jāmazgā veļa, bet to dara veļas mašīna. Ja man ir trauku mašīna, es arī varu darīt kaut ko citu, varu vairāk pievērsties, piemēram, mūzikas spēlēšanai vai kaut kādām sportiskām aktivitātēm. Un tieši tāpat notiek ar zāles pļāvē. Šo nedēļu viņš man ir palīdzējis un devis daudz brīva laika. Tā kā bija tāda arī svētku nedēļa, es varēju veltīt laiku draugiem, braukt ar laivām, svinēt svētkus. Un tāpat laikā, naktī, kad es gulēju, šis mīlīgais robots strādāja manā vietā. Pirms robota es uzņēmu savā mājā, man ir viens mazs stāsts. Man vēl nebija robota, bet es teikšu, jau pusotru gadu atpakaļ es visiem draugiem, kas man prasīja, ko darīt, pirkt robotu vai nepirkt, es viņiem ieteicu, ka robots ir jāpērk un jums atkritīs milzīgi daudz problēmas. Un kā piemēru jau es minēju, tas tieši tāpat kā ar veļas mazgāšanu vai trauku mazgāšanu. Tiklīdz parādās tev zāles robots, tev šī problēma par zāli, kur viņu likt, kad viņu pļaut un ko darīt, vienkārši izzūd. Tāpēc pirms vispār vēl man pašam manā mājā ienāca šis brīnišķīgais robots, es jau visiem viņu ieteicu pirkt. Jā. Tā ir brīnišķīga lieta, kas jūs atbrīvo un jums ir ļoti daudz brīva laika. Kāpēc es izvēlējos tieši Husqvarnu? Jāsaka godīgi, ir lietas, kuras tu izvēlies, kuras jau ir pārbaudītas. Manā gadījumā man jau ir saimniecībā zāģis Husqvarna, man ir trimmers Husqvarna liels, un zāles pļāvējiem man likās, ka šī kompānija tik ļoti uzticīga, un es gribēju turpināt. Kāpēc izmēģināt kaut ko jaunu, varbūt ir vērts iet pie pārbaudītām lietām.